Šī gada ziemas statistika barga. Dzīvību Rīgā sala dēļ jau zaudējuši 35 cilvēki. Sinoptiķi arī šajā nedēļas nogalē sola līdz pat -26 grādu salu. Par letāliem gadījumiem Ogres novada apriņķī par laimi nav saņemta informācija. Tomēr salīdzinot ar 11. gadu, 8 reizes pieaudzis to cilvēku skaits, kur izmanto patversmes pakalpojumus. Jau 8 mēnešus Ogres patversme uztura Salda, kas šeit nonākus pēc vīra nāves, nespēdama samaksāt par dzīvokli, parāda dēļ no tā izlikta. Lai ar šobrīd viņa esot darba meklējumos, ikdienas nodarbe pagaidām vien zeķu adīšana. Man tā liekas, ka pat cik tās nav mūsu mājas, piemēram, ja, dotajā momentā tās pastāv kā mūsu mājas. Un es domāju, ka mēs ar visu esam, kā teikt, jumts virs galvas, ir pēduši, mēs esam, kā teikt, vanne ir, duša. Tā kā neesam jau pavisam uz ielas izmest, un neesam pavisam tā, ka mums pavisam ir atteikušies. Un tie cilvēki, kas grib tomēr, kā teikt, normāli dzīvot un tālāk kaut ko normāli domāt, tie arī atrodas patversmē, bet tie, kas negrib, tie arī staigā augstā ziemā pāri. Patversmes uzraugs Aivars norāda, ka ņemot vērā skaudro realitāti ziemas mēnešos, šobrīd patversme iemītniekiem esot atļauts uzturēties visas dienas garumā. Pagaidām pastāvīgi uzturoties aptuveni 25 cilvēki, kopumā šeit varot uzņemt un izguldināt 34. Ļoti daudz cilvēku darba meklējumos, un tādēļ arī nav šeit neatrodās. Līdz 10 rītā apmēram ir vairāk cilvēku, bet pēc tam jau viņi iet kaut kur darbu meklēt, un kas strādā, jo no rītiem iet strādāt, un pēc tam nāk 6 vakarā, jo te šeit ir visi pilns jau no 6 vakarā, jo 6 mums jau ir vakariņas gatavas, un 6 ir šeit pilns komplekts. Arī Ikšķils novads sadarbojas ar Ogres patversmi, tomēr, kā norāda vietējie kārtības sargi, bezpajumtnieku problēma nesot īpaši aktuāla. 2011. gada ziemā gan Latvijas mērogā plaši tika analizēts stāsts par ģimeni, kas dzīvo mežā. Līdzīgi esot bijusi situācija arī šajā ziemā. Godīgi teikt, Ikšķils novada daudz bezpajumtnieku nav. Ir viena ģimene, kas mēģina dzīvot Dubkalnu karē teritorijā, bet ziemas perioda viņi tur nav, viņi uzturas patversmes gan Ogre, gan Rīga. Viņiem tur siltāk, vieglāk, ērtāk. Šeit es labprāt, lai esmu mieru pieņemt visus, kas grib nākt cilvēki tādi, kuriem nav tāda īpaša atļauja, bet uz diennakti, piemēram, kas gribētu uz vienu dienu, var nākt šeit pa nakti palikt, ja viņam pasa līdzi, kurā laikā vakarā atnākt un pārnakšņot, var šeit atrast patvērumu. Un var arī atrast šeit vienmēr paēst, iedot no rītiem mēs barojam un vakaros dodam ēst, un tāpat pa dienu varam pabarot, kādi atnāk. Dācis Tribotska, Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.